Raidījums kontakts ar Čārlzu Stenliju, nesot evaņģēliju visā pasaulē. Sveiks, Metju! Sveika, kā jums visiem klājas? Sveiks, Metju! Kā iet Lūsijai? Labi, viņa šodien pievienojās, jo viņai vienmēr gribas būt uzmanības centrā. Ai, cik mīļi! Paskat uz Lūsiju! Viņai patīk ciemoties, vēl nesen pie viņas bija ciemiņi, kāda ģimene, kurā aug bērns ar īpašām vajadzībām, kurš dzīvo diezgan noslēgtu dzīvi. Anna, kā iet tavai mammai? Lieliski. Mēs pat necerējām, ka viņa atgriezīsies no slimnīcas. Ārsti teica, ka visi viņas orgāni atsakās strādāt, bet viņa joprojām ir ar mums. Tas ir jāredz. Brīnišķīgi. Āmen. Dievs ir labs. Paldies jums par lūkšanām. Atceraties, kad iesākām šo grupu? Protams, es nekad to neaizmirstīšu, jo tā izsākās manā dzimšanas dienā, 25. janvārī. Manuprāt, mēs ļoti spēcīgi pastāvam lūkšanās. Ik viens no grupiņas dalībniekiem zina, ka ir ietērpts mūsu lūkšanās. Bieži cilvēki ir jautājuši, vai varat ieteikt kādu svētrunu? Vai zināt, ko par šo un to? Un mēs dalāmies ar dažādiem video no jaunā Čārlza laikiem, vecā Čārlza laikiem un visu, kas tam pa vidu. Jā, Stenlijs mums ir palīdzējis saprast, ka vienmēr varam atgriezties. Tu esi mīlēts, un šī grupiņa par tevi lūgs. Mēs nekad nevienu netiesājam. Mums ir vienalga, kādā valodā tu runā. Esmu uzskatījusi sevi par spēcīgu kristieti, un tikai tad, kad sāku klausīties Čārlza Stenlija svētrunas, es sapratu, ka tad, kad manā dzīvē viss ir kārtībā, man Dievu nevajadzēja. Es lūdzu vienīgi tad, kad kaut kas nogāja greizi. Kad man piezvanīja Līza, mana dzīve bija pilnībā sagrauta. Likt savam 19-gadīgajam dēlam atstāt mājas, jo viņš ir izvēlējies citādāku dzīvesveidu un nezināt, kas ar viņu notiks. Paldies jums, ka bijāt man ģimene. Tu zini, ka mēs mīlam tevi. Tu tik ļoti rūpējies par citiem, vienmēr aicini lūgt par kādu citu, lai arī pati ej cauri lielām grūtībām. Lai arī mana mamma ir slimnīcā, es vienalga lūgšu par jebkuru slimnieku. Šobrīd mani bērni ir tālu no Dieva. Es lūgšu par saviem un citu bērniem, lai tie nāktu pie viņa. Šajā grupā mēs redzam Dieva darbu. Tās dalībnieki nonāk tuksnešainos dzīves posmos, bet vienmēr būs kāds, kas teiks, es varu palīdzēt. Kā lai tev palīdz? Te ir Līza, Latresa, Analīza un es pats. Neviens no mums nav tāds kā kāds cits. Mēs dzīvojam ļoti sadrumstalotā pasaulē, bet pievienojoties šai grupai mums visiem ir kaut kas kopīgs – 30 dzīves principi, jeb Čārlza Stenlija svētrunu patiesības. Kad mēs atkal tiksimies? Katru dienu. Zvanu un es atbildēšu. Līza, ļausim šoreiz tev to izplānot. Paldies jums! Paldies jums visiem! Ar labu nakti! Mīlu jūs! Turpmāk raidījumā kontakts dzenoties pēc gudrības. No agrikultūras laikmeta cilvēks pārgāja uz industrializāciju un tagad dzīvojam informācijas ērā.
Mums ir vairāk informācijas, kā zinām, ko ar to iesākt. Daļa no tās ir laba, daļa netik laba. Tomēr tās netrūkst. Ja tu vēlies kaut ko par kādu uzzināt, tev atliek piesaisties pie datora, lai uzzinātu, kur viņš dzīvo, kāda izskatās viņa māja. Tu vari uzzināt par cilvēku vairāk, kā šis cilvēks vēlētos. Vairs nav vietas noslēpumainībai vai privātumam. Mēs dzīvojam trakā laikmetā. Tomēr, lai arī ir pieejams daudz informācijas un dažādas zināšanas, mums šodien trūkst gudrības. Mums nav gudrības, kas ļautu pareizi apstrādāt pieejamo informāciju. Daudzi var lepoties ar savām zināšanām, izglītību un diplomiem, tomēr savu dzīvi dzīvo ļoti negudri. Vai tu sevi uzskati par gudru cilvēku? Vai arī tu teiktu, zini, kādās lietās esmu gudrs, bet citur netik gudrs? Šajā svētrunā es gribu atklāt, ka gudrība ir svarīga un kā to iegūt. Rakstos ir daudz pantu, kas mūs mudina būt gudriem, savukārt netik daudz rakstvietu, kas iedrošina mūs. Cilvēks var būt ļoti izglītots un vienalga pārvērst savu dzīvi par katastrofu. Ļoti slavens, bet vienalga pazudināt savu dzīvi. Lieliskā amatā ar varu un spēku, bet pilnīgā ķezā personīgajā dzīvē. Vai tu sevi uzskati par gudru cilvēku? Salamana pamācībās Dievs mums skaidri parāda, kā iegūt gudrību. Atveriet 2. nodaļu, lasīsim pirmos 7 pantus no Salamana pamācību 2. nodaļas. Viņš saka, mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsies manus vārdus un glabās sevī manu mācību par to, lai tava auss uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstu tai savu sirdi, un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos. Ka tu meklētu to kā sudrabu un klaušanātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām, tad tu sapratīsi bijību tā kunga priekšā un iegūsi Dieva atziņu, jo tas kungs piešķir gudrību un no viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Viņš liek vaļsirdīgajam piedzīvot izdošanos un ņem savā aizvējā tiklos. Kas tad ir gudrība? Pasaule teiktu, ka gudrība ir zināšana un informācijas pareizs pielietojums. Tomēr kas ir dievišķa gudrība? Tā ir spēja ieraudzīt notiekošo no Dieva skatu punkta un attiecīgi reaģēt uz rakstos atklātajiem principiem. Liela atšķirība no tā, ko par gudrību uzskata pasaule. Kā tad cilvēks kļūst gudrs? Tas ir gan process, gan rezultāts. Process, jo ir vajadzīgs laiks, rezultāts, jo mēs mācāmies un kļūstam gudri, pateicoties rezultātiem, mūsu pieņemtajos lēmumos un lēmumos, ko pieņem citi. Ja es tev jautātu, vai citi uzskata tevi par gudru cilvēku, ko tu teiktu? Tu varētu teikt, esmu pieņēmis tādu gudru lēmumu un šādu gudru lēmumu. Tomēr vai tu esi pieņēmis pašu svarīgāko lēmumu savā dzīvē? Kur tu pavadīsi mūžību? Kurš vadīs tavu dzīvi? Kā tu izmantosi savu dzīvi? Ko tu ar to iesāksi? Ir jautājumi, kurus atbildēt iespējams tikai ar lielāku gudrību un izpratni, kā cilvēkam dots. Kā izprast Dieva ceļus un redzēt no viņa skatu punkta? Kā varam iegūt gudrību? Sāksim ar pirmo soli. Mēs iegūstam gudrību, to meklējot. Tas ir pirmais solis. Ja tu negribi būt gudrs, tev nav jābūt gudram. Vai tas nozīmē, ka man reizēm par to vienkārši vairāk jāpiedomā? Pareizai jālasa raksti, vai arī apzinīgi neatlaidīgi pēc tās jāmeklē?
diligently seek it. That is, God, Dievs give me ir tas, wisdom. kas dod mums Show me how to gudrību. be a wise person. Parād man, kā būt gudram. If I understand the value Ja of es wisdom, izprotu I'll seek gudrības it. nozīmi, If I es don't to understand the novērtēšu value un of it, I will not meklēšu. seek it. Un otrādi, It is the ja es great neizprotu defense. tās vērtību, That tad to is a person nemeklēšu. who is wise Gudrs cilvēks izvairīsies will no avoid daudzām many pitfalls dzīves in their likstām, jo saprot, because they ko šis understand what vārds that word means. nozīmē. It's getting God's Paraudzīties viewpoint ar about the Dieva circumstances of acīm life uz dzīves and then apstākļiem responding un tad according to reaģēt principles that God's atbilstoši given to Dieva us in His vārdā Word. atklātajiem So think principiem. about this and be honest about it. Godīgi. When is the Kad last tu time you pēdējo ever reizi thought domāji about par gudrības meklēšanu? seeking wisdom? Vai tas ir tāds izplūdes Is that nebulous to you? jēdziens, Or do you see jeb it as something kaut kas ļoti very, konkrēts, very definite, skaidrs very un solid, pat very dievišķs? clear, and very divine? Wisdom, Gudrība, godly dievišķa wisdom gudrība is ir your tavs greatest dārgākais possession. iegūms. You can have Tev all var the gold piederēt and all the zelts, jewels and all the things the dārgakmeņi, Scripture mentions. Without bet wisdom, bez you're going to make gudrības tu terrible pieļausi mistakes. briesmīgas And you can make kļūdas. the ultimate mistake by being so Tu pat vari unwise pieļaut as pašu to briesmīgāko kļūdu un atraidīt Jesus Jēzu Christ, the Son Kristu, of God, Dieva who dēlu, went to the kurš cross devās and pie laid down his krusta, life, atdeva paying savu your sin dzīvību, debt and mine samaksāja in par full, mūsu grēkiem opening heaven un for us atvēra for all mums debesu eternity. You mūžībai. die Nomirt without bez Christ is the most Kristus unwise ir pats thing you could possibly negudrākais, do. ko tu varētu pieļaut. But you Tu say, varbūt well, saki, I'm nu gan gonna jau make es it. kaut kā No, you're tikšu not. galā. I'll tell you why. Nē, netiks Without gan. Jesus Christ, the Word of God says Dieva you will vārds not. atklāja, ka bez That's Jēzus the Word Kristus of tas God. nav That's not iespējams. human Tas reasoning. ir Dieva That's the Word vārds. of God. You Tev have to decide pašam whether you're jāizlemj, gonna take His vai tu word for it ticēsi or viņa believe vārdam, somebody vai else. arī kam citam. You must pursue wisdom. Think about Gudrība it. nosaka What a tavus part it plays in your panākumus life. vai It neveiksmi determines your it success visā, or disaster ko tu dari. in whatever you do. But there's a second one. That's Otrs this. solis. We acquire wisdom by Mēs meditating on iegūstam God's gudrību Word. meditējot You par say, well, you Dieva mean to tell me vārdu. that if I read the Word of God, I'm going to be wise? Kad tu Well, let's think about what koncentrējies happens when you un read the lasi Word of Dieva God. vārdu, When you to focus redz on tavas God's Word acis, and you to read it, uzņem tavs prāts, your eyes see it, your ears tas hear kļūst it, par daļu no your tevis. mind, for example, perceives it, and what happens? Kas It ir becomes a Dieva part of you. vārds? Well, what is the Tās Word ir of God? It's Dieva the mind of domas, God written pierakstītas on uz paper. papīra. It's Tās ir the Dieva mind of God. domas, It's the ways tas ir of Dieva God. It's the purpose and nodoms, plans of God. Dieva It's all mērķis un here. plāns. And so Tāpēc, therefore, if ja I es begin sāku to meditēt meditate par upon Dieva God's Word, vārdu, tas something's gonna ietekmēs happen. manu dzīvi. It's gonna have Izlasīsim its no effect in 4. my nodaļas, life. sākot Look, ar if you will, 10. in pantu. chapter 4 and beginning in Viņš verse 10. saka, He says, "Hear, tad my son, and uzklausi accept mani, my mans dēls, un sayings, iegaumē manu and the runu, years of tad your tavas life dzīves will be gadu many. skaits kļūs jo I liels. have directed you Es in the way vedīšu of tevi pa wisdom. gudrības ceļu, es I have led izvedīšu you tevi in uz upright pareizās paths. stīgas. When you Lai, walk, kad tu your steps iesi, will tavs not be gājums tev impeded. nekļūtu And if you nepatīkams, run, you un will kad not tu stumble. skriesi, lai tava Take kāja hold nekur of instruction, neapdausītos. that is Turies cieši pie mastery, pamācības. enthusiastically pursue it. Turies cieši pie Take hold of pamācības, instruction. neatkāpies Do no not tās, let go. glabā Guard to, her, jo for she tā is ir tava your life. dzīvība. How many times Cik have you heard bieži me jau say, esat you should begin dzirdējuši every man day sakām, with tev asking vajadzētu God iesākt katru to give you dienu, direction for your lūdzot, life lai caur by reading Dieva the Word of vārdu God. viņš dod norādes tavai One of the dzīvei. wisest things you can do Viena before no you ever get lielākajām out of bed gudrībām every ir morning katru is rītu ask pirms vēl God izkāpt no to give you gultas, wisdom. lūgt, lai Dievs We dod tev all need gudrību. wisdom. That is, Mums we all visiem need nepieciešams izprast, God's kā viewpoint Dievs redz about mūsu our actions rīcību, and about our plānus, plans and dzīvesveidu, how we live our jo life, mēs nezinām, because we don't know kas what's gonna notiks happen. uz priekšu. And therefore, if we are Ja darbojamies gudrībā, Dievs mums dāvās skaidras norādes mūsu dzīvē. Viņš saka, ka ilgojas mums dāvāt gudrību. Rakstos Salamana pamācība 5. nodaļas 1. pantā teikts: Mans dēls ievēro manu gudrību un pievērs savu ausi manas mācības vārdiem. Pievērs uzmanību Dieva vārdam. Kāda ir pareizā definīcija? Kas ir gudrība? Dieva skatu punkta iegūšana. Vai tavā dzīvē ir kāda joma, kurā tev nevajadzētu viņa skatu punktu? Nav. Mums vajadzīgs viņa skatu punkts it visā. Kur tad es varu to atrast? Dieva vārdā. Trešais solis. Mēs iegūstam gudrību paklausot rakstos dotajiem principiem. Nepietiek ar to, ka tev ir zināšanas un sapratne. Tev var būt daudz zināšanu par Bībeli, bet ja tu to nepielieto, Dievs to vēlas, tad tu nebūsi gudrs. Gudrība nāk no Dieva vārda, paklausot šiem principiem. Viņš dāvā gudrību taisnajiem. Dzīve pēc principiem.
Atvērsim 8. nodaļu un izlasīsim sākot ar 33. pantu. Uzklausiet manas pamācības, kļūstiet dziļi savā atziņā. Kļūstiet dziļi atziņā un neatmetiet tās. Labi ir cilvēkam, kas mani uzklausa, būdams caur dienu nomodā pie manām durvīm. Tas kungs runā uz mūsu sirdi caur savu vārdu, mēs paklausām viņa principiem, ņemam vērā viņa pamācības. Ikreiz, kad mums vajadzīgs dievišķs norādījums par jebkuru jautājumu, tas viss ir šeit. Gudri vīri un sievas paklausa Dieva vārdam un piedzīvo brīnišķīgus augļus. Mēs iegūstam gudrību to praktizējot. Daudzajos Salamana pamācību pantos lielākais uzsvars nav likts uz lūgšanu. Atveriet Jēkaba vēstuli, jo šeit atrodams viens no skaidrākajiem pantiem par gudrību. Pirmās nodaļas 5. pantā viņš saka, bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi. Dod devīgi un nepārmestams, un viņam taps dots, bet lai viņš lūdz ticībā. Mēs iegūstam gudrību pēc tās jautājot. Es lūgšu Dievam gudrību. Tomēr ar lūgšanu vien nepietiek. Svarīgi ir jautāt, paklausīt un tad baudīt augļus. Gudrība nāk ne tikai iegūstot zināšanas, bet arī vērojot, kas notiek, kad esi paklausījis un kas notiek, ja rīkojies nepaklausībā. Ik viens kristietis zina, ka šis princips ir absolūti patiess. Gudrība ir dāvana no Dieva, un mums visiem būtu pēc tās jādzenas, tā jāmeklē, jālūdz pēc tās. Ienirsti Dieva vārdā, lūdz, lai Dievs caur savu vārdu parāda, kā darboties un rīkoties, balstoties viņa mīlestībā, labestībā un žēlastībā pret mums. Mēs gūstam gudrību, vērojot, kā Dievs darbojas pasaulē. Atvērsim Salamana pamācību 6. nodaļu. Sākot ar 6. pantu, mēs lasām. Dodies pie skudrām, tu sliņķi, novēro viņu rīcību un mācies, lai gan viņām nav nedz valdnieka, nedz priekšnieku, nedz citu kungu. Viņas tomēr sagādā sev maizi vasarā un iekrājas sev barības ražas ievākšanas laikā. Cik ilgi tu gulēsi laiskais, kad tu rausīsies augšā no savu miega? Paguli vēl drusciņu, pasnaud kādu nieku, saņem kopā drusku ciešāki savas rokas, lai tu labāk dusētu. Tad tevi pamazām it kā tev pa kājām, pa pēdām iedama pārsteigs nabadzība un tevi nomāks trūkums, kā bruņots ceļa laupītājs. Palūkojieties apkārt, kā Dievs darbojas šajā pasaulē. Un nav svarīgi, cik daudz zināšanu tev piemīt. Kā piemēram viņš šeit min skudru. Cilvēks, kurš ir slings, parasti vēlas vainot citus. Ja kaut kas nenotiek pēc viņa prāta, tad vainīgs ir viņš vai viņa, bet nekad cilvēks pats. Gudrība spēja paraudzīties no Dieva skatu punkta. Viņš saka, ka ir gatavs mums to dot. Mēs varam iegūt gudrību, ja vēlamies, bet ar vienkāršu prasīšanu nepietiek. Tāpat gudrību neatradīsim neuzmanīgi lasot Dievu vārdu, drīzāk to lasot un lūdzot, lai Dievs mums palīdz ievērot šādas rīcības sekas. Paraugies uz draugiem, uz saviem kolēģiem, kā Dievs darbojas viņu dzīvē. Kaut kādā veidā vēlnam ir izdevies kādu cilvēku apmānīt, iestāstot, ka viņi ir izņēmums Dieva likumiem. Viņi ir veseli, viņiem nekā netrūkst. Un tad viņi domā, zini ko? Tu tam tici, bet es tam neticu. Es atkārtošu atkal un atkal. Tu nevari pārkāpt Dieva vārda principus un izbeigt no sekām, kas cilvēka dzīvē ir iznīcinošas. Tas nav iespējams.
Mēs kļūstam gudri ņemot vērā dievbijīgu padomu. Gribu to pateikt ļoti skaidri. Esi gudrs. Izvēloties īsto cilvēku un nebalstoties vienīgi tajā, ko esi dzirdējis. Es gribu izlasīt vēl dažus pantus. Ieskatīsimies Salamana pamācību 12. nodaļā, 15. pantā. 12:15. Listen to this. Neprašam šķiet viņa ceļš taisns viņa paša acīs, bet gudrība mīt tanī, kas uzklausa padomus. Dievbijīgs padoms. Cilvēks, kurš vēlas iepazīt Dieva ceļus, Dieva darbus un to, kā viņš darbojas. 13. nodaļas 20. pants. Kam darīšana ar zinīgo, tas pats kļūst zinīgs, bet kas ir draugos ar neprašām, tas piedzīvos nelaimi. 10. pants. Lepno starpā arvien ir nesaskaņas, bet gudrība mīt tajos, kuri ļaujas sev dot kādu padomu. 15. nodaļa. No 31. panta. Auss, kas uzklausa dzīves pamācības, mitīs starp īsteni gudrajiem. Kas negrib ļauties audzināties, tas neievēro savas dvēseles pestīšanu, bet kas uzklausa pamācības, tas pieņemas gudrībā. Domājot par dažādiem padomiem, ja kāds tev teiktu, lūk, ko es par to domāju, vai tu sekosi viņa padomām? Daudz ir gatavi dot ātrus padomus. Tomēr pirmais, ko tev vajadzētu darīt, palūkoties uz viņu dzīvesveidu, kas ir viņa padomu pamatā, vai zināšanas, ko šis cilvēks ir guvis universitātē, vai arī izpratne par Dieva vārdu. Izpratne par principiem, kurus Dievs ir nolicis kā vadlīnijas mūsu dzīvē. Pēdējais. Mēs iegūstam gudrību, esot kopā ar gudrajiem. Pirms mirkļa lasījām pantus no 13. nodaļas. Ja cilvēks tiešām vēlas kļūt gudrs, izlasīsim vēlreiz 13. nodaļas, 20. pantu. Kam darīšana ar zinīgo, tas kļūst pats zinīgs, bet kas ir draugos ar neprašām, tas piedzīvos nelaimi. Vai tu tam tici? Mums visiem ir draugi. Ir cilvēki, kuri ir fantastiski draugi, ļoti uzmanīgi veido draudzību. Un raksti saka, ja es gribu būt gudrs, tad būšu draugos ar gudrajiem. Ja gribu būt nepraša, tad man būs darīšana ar neprašām. Pavisam vienkārši. Tas viss ir atrodams Dieva vārdā. Gudrība ir spēja ieraudzīt notiekošo no Dieva skatu punkta un paklausīt raksta principiem, kurus Dievs mums ir devis. Tā ir gudrība. Pajautā sev, ja uztversi šos 7 soļus nopietni, tie darīs tevi par gudrāku cilvēku. Tomēr viss iesākās ar tavām attiecībām ar Dievu, caur viņa dēlu Jēzu Kristu. Tu teiksi, cilvēks, kurš nav kristietis, nav gudrs? Pilnīgi noteikti, un es pateikšu, kāpēc. Debesīs tev nāksies sastapties ar Jēzu. Viņš teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Tas ir Dieva dēls, kurš labprātīgi devās pie krusta un atdeva savu dzīvību, izlēja savas asins, lai glābtu mani un tevi. Būtu muļķīgi, ja es viņu apšaubītu.
Visi svētie raksti, sākot ar 1. Mūzes grāmatu līdz pat krustā sišanas notikumiem, ir Dieva apsolījumu piepildījums. Tāpēc es nevaru teikt, ka cilvēks, kurš nav kristietis, ir gudrs. Dzīvojot bez tā kunga, nākas saskarties ar nāvējošām mūžīgām sekām. Dari to tagad, jo laiks tuvojas izskaņai. Laiks tuvojas izskaņai. Tas ir viens no iemesliem izlīdzināt savu dzīvi. Nodot to Jēzum Kristum, ļauj, lai viņš tev piedod, tīra tevi, ļauj sākt no jauna. Ja tu esi gudrs, tu to noteikti darīsi. Ja gribi tikt glābts no saviem grēkiem, tev ir jāpieņem lēmums. Šodien es uzticēšos kungam Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam. Sākot ar šo brīdi, es gribu dzīvot viņam, es gribu būt gudrs. Es sekošu Dieva vārda pamācībai, jo es zinu, ka tā ir patiesa un zinu, ka Dievs man stiprinās. Viņš man dos spēku. Viņš man aizstāvēs. Viņš man palīdzēs it visos apstākļos. Es būšu gudrs, sekošu viņa vadībai, norādījumiem un viņa padomiem. Ar lielu mīlestību sirdī ir muļķīgi noraidīt kungu Jēzu Kristu un Dieva vārdu. Pierādījumi tam ir visapkārt, un tu redzi, kas notiek ar cilvēkiem, kuri to dara. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.